Čau visiem! Sākšu taisīt rolleri. Ir tā, kad viņam ir jāmaina galva. Cilindra galva, viņai caura. Es viņu uzliku no cita motora, tur bija caurums, es aizlīmēju viņu cieta ar epoksīdas sveķiem, bet tas ir galīgi garām. Viņš tieši tajā vietā, kur pūš izpūtēs ārā, un es domāju, ka viņš tur viņu izdedzināja ārā, un tāpēc atkal iztēļa. Un tāpēc es sapirku jaunu rem komplektu, es parādīšu, kas tur ir noticies, kāpēc tā eļļa pūš ārā, viņu rodas spiediens, un man visu pūš ārā pa visiem galiem, un tādu točna nevar braukt. Un es viņu atvedu, pieāķēju, noņēmu krēslu nost, un jau eļļa līst ārā, jau ir eļļa, pilns, izlijusi. Un te viss ir eļļā, viss ir augšs, baigi neredzēs. Arī bišķī to redzēt. Viņš vienkārši pūš garu vārstu vāku. Visu ņemšu nost, līdz sataisīšu un stumšu lejā. Tā, atnāca man šitā detaļa, tas ir ķēdes spriegotājs šitam aparātam. Es domāju, nopirkšu jaunu, ielikšu cilindru lieku, blīvis lieku jaunu, tad jau to arī. Ko es varu pateikt par šito te? Ko jau var redzēt, ka te es esmu līmējis šeit. Un it kā nevar saprast, varbūt, ka viņš nāk ārā, varbūt nenāk. Bet droši vien varbūt, ka pa turien arī spiež to. Ka tas izpūtējs te vispār interesanti, tad tas klusinātāja truba nāk, izpūtēji. Tur vispār iekšā ir caurums, bet diez vai kaut kā redzēt var. Bet neko tā baigi. Nezinu, kvalitāte ir tāda, kā ir. Man šitā te viena vītne, kur ir izbeigusies. Tā galva ar kur ir nolausts. Visi salauzts. Es nezinu, tā kā svaigi izskatās. Es nebiju tā lauzis. Bet viņa ir beigta. Es tūlīt parādīšu jauno. Citu šito te. Salīdzināsim bišķīt, kā ir. Kāda kvalitāte varbūt, ka tā ir labāka. Nevar jau zināt tās detaļas, kurā vietā viņas ražo. Tā. Jaunais cilindrs īstenībā der. Viss ir kārtībā. Iet. Viss super. Savu funkciju viņš droši vien, ka pildīs. Tā, kad viņš ir bišku lielāks, ir
vienam ir, nu, var redzēt, bišķīt uz aci, kad ir lielāks tas diametrs. Šitam tā gaļa bišķīt te ir mazāka. Tā, kas tā ir, tas cilindriņš, nu, šitas ir biezāks. Bišku biezāks, bet, nu, funkciju viņi visi vienādi pilda. Nav tik traki. Šitais, jā, šitais man būs tā kā rezervīte. Es viņu atstāšu rezervē. Nu, un tad, ka tas virzulis ir, nu, tāds, nezinu, kaut kāds KBF, nezinu, kas viņu ražo. Kā jau izskatās labs. Salīdzinot ar šito, nevar saprast. Un kā ir pēc tās uzbūves izskatās, ka gan arī vienādi viņi ir. Viens labāks, viens sliktāks. Šitas būs jaunais. Tad cilindris viss ir kārtībā, viņš viss dara, viss forši. Un tad nākamais mums ir šitā te galva. Galva mums ir šī tāda. Iekšā ir okura iepakojums, ja šitāds tad te nāk viņi tā kā tādā plēvē. Droši vien, lai nenokrīta šitie te vārsti, jo viņam nav saskrūvēts, un viņš jau pats pa sevi var novēlties nost, ja nav tā plēvē, kur viņi vienkārši nocēl nost tos vārstus. Un tad ir iekšā vēl nāk svece. Nezinu, kas tā ir. Meja, kaut kāda interesanta. Tad mums nāk šitās te skrūves. Uzgriežņi tiemžēl nav. Skrūves mums ir. Nu, šī tāda viņa ir tā. Ko es varu pateikt? Es teikšu, ka viņa ir, salīdzinot ar šito, nu, viņa tāda diezgan nopietna, ja šitā ir tāda pārasta. Te kaut kāds caurums ir, nezinu, nevar saprast, varbūt vieglāk, lai viņi ventilējās, nē, bet, lai dzesēšana labāk, te tādu nav, te tikai tāds maziņš tur iekšā. Te viņš iekšā ir pilnīgi zem galvas apakšā. Nezinu, nu. Tad, kas te ir? Šitie ir visi vienādi. Šitas arī. Jā, šitas ir vienāds gandrīz. Man liekas, ka viņi ir uz aci pat vienādi. Nu, un tad ir jāmēģina likt viņš kopā. It kā jau tas pats vien ir. Ja paskatās te, tāds pats vien ir. Nu, bišku varbūt labāks. Uz aci liekas, ka labāks, jo kaut kas ir labāks. Galvenais, lai iet. O tā, jāliek kopā, tad jau es parādīšu, kā es salikšu viņu kopā. Nu, man jāuzbūvē ir divas šitās te vītnes. Un, ko es daru? Es viņām griežu vītnes, kad man tāds divas ir cimds bišku saplīsis. Un, kur man virpiņa. Un šitas te disks. Un tā es novirpošu un uzgriezīšu vītni.
Nu, likšu virzulim gredzenes, paņemšu motoreļu, šitā man motuliņš, kas tas ir 10,40, un višķīt iesmērēšu ar vienkārši vai uzliet. Traki jau ir, viss galds, bet nu nekas, galvenais, kad ir eļļa. Ot, redzat? Ot, tagad var redzēt ideāli. Ar līkumiņu liek uz tiem līkumiņiem uz augšu un liek iekšā. Tad ir vēl viena lieta. Viņi, protams, ir jāsagroza. Nestāv tās savienojuma vietas viena pret otru. Ir vēl viena lieta. Tad ir šitie te gredzeni. Es kaut kur redzēju, ka viņi tikai uz vienu pusi lokās uz šitā. Griez kā gribi, šitā apgriezi. Tūlīt apgriezīšu otrādi un viņi locīsies uz otru pusi. Vot. Nekasī. Vot. Viņš lokās uz otru pusi. Tas nozīmē, ka tā kā viņš lokās, nevar saprast, it kā vajagot likt vienu uz leju, ar to locījumu vienu uz leju, cik es saprotu. Tad viņš nefokusējas, ne. Nu, šito locījumu jāliek uz leju tagad virzulim. Tas būs apakšā, un tāpatās, ja lokās tā, tad vienu uz augšu, viens iet uz leju, ar to locījumu uz leju, un otrs uz augšu, eļļas šitam te. Eļļas gredzenes. Tagad es tā uzlikšu, šito es likšu tagad uz leju, viņš man lokās šitā te, to uz leju uzlikšu. Nu, ko liekam gredzenes kopā? Virsu uz virzuļu. Tā viņi iet secībā. Iet pirmais, otrais gredzens un tad iet eļļas gredzeni. Un tad ir tās puses, kā jāstāv gredzeniem pareizi ir. Tad ir V2. Tas ir melnā, tumšā krāsā tādā. Tas ir otrais gredzens no augšas tajā sēžā virzulim. Viņš nāk no augšas otrais. Tā kā tur ir apzīmēts. V2 viņš ir tumšā krāsā, viņš vienmēr ir tumšs, tas būs otrais gredzens. Liekam viņu, jā, otrajā sēžā. Tad ir pirmais gredzens no augšas virzulim. Tas V2 vakar, un tad ir pirmais gredzens, viņš ir gaišs, V1. Nevar grūti redzēt, bet tas ir V1, viņš iet, viņš ir gaišs, te nerāda tas V1, nevar salasīt, bet nē, ir tur V1, viņš nāk no virzulim augšā pirmajā sēžā. Un tā ir secībā pirmais, otrais gredzens un tad ir eļļas gredzens lejā. Un es ielikšu bildi, divas bildītes, kā apmēram jāliek ir gredzeni, pēc secības, kā viņiem jābūt uz kuru pusi. Eļļas gredzenam jābūt pa cik grādiem uz vienu pusi, uz otru pusi un tā, un tad es ielikšu tūlīt. Paņēmu tādu stiepli kapara, uzliku virsū uz ķēdes, un tad var vieglāk izvilkt cauri cilindram. Galvenais pastamies, vai ķēde virsū ir uz zobrata, uz kloķvārpstas.
Jā, tad liekam virsū dzelzs blīvi starp galvu un cilindru. To neaizmirstam uzlikt, lai kaut kāds vismaz blīvējums ir. Tā, dabūnam pēc izmēra atspērīti, kas dara iekšā uz vārsta virsmu un tā sēžā, lai nekur nestrīķējās. Liekam urmašīnā ventīļa galu un vienkārši pieslīpējam. Tā, nu ko es daru? Es ņēmu apakšā, man ir salikts tas tā lupatiņa ielikt, lai tas vārds neieiet iekšā. Es ņēmu šitos te pusmēnesī, abus divus sausiņu, vai kā viņi tur saucās krieviski, viņi man liekas, kad ir sausiņi un latviski, nezinu, kaut kādu pusmēneši. Ņemu parasto no vārstiem plēvis gabalu, var īstenībā kaut kādu no kameras izgriezt, kaut kādu to pašu muciņu, ar ko taisīju vaļā, lieku virsū. Un viss. Ir iekšā. Smuki sēž savā vietā. Šido jau es arī ieliku, vienkārši var pārbaudīt vēlreiz. Hop. Jā, hop. Un otru. Viss. Ideāli. Viss liekam virsū. Nē, vispirms pārbaudīsim, ja nelaižu, tūlīt parādīšu. Nu, nenāk. Ideāli. Jākrāmē virsū. Tā, nu, motes pievilku ar parasti ar šito te treseni. It kā var droši vien internetā atrast uz tiem ņūtoniem. Nu, pievilkt tā, lai normāli ir pievilkts un viss. Tagad likšu iekšā šito te. Viņš ir jāpaņem skrūgniezes un jāuzvelk tā kā. Un tad jāliek virsū. Līdz es parādīšu. Nu, kur es paņemu skrūgniezi un uzvelku viņu. Viņu var uzvilkt, un viņš tā kā palaid skrūgniezi varā, un viņš ieiet iekšā. Ot. Tā. Nu, viss, viņš tagad pats pievilkās. Viss, nekas tur nav jādara. Nu, kur viņu līdz es parādīšu, varbūt varēs ieraudzīt. Kur iekšā viņš tur ir. Tā, kaut kā nav gaisma. Tā. Ko viņu var redzēt. Tā. Es viņu paņemšu. Tur viņš iekšā. Kur tagad var redzēt. Es viņu pacelšu uz augšu. Es viņu ceļu uz augšu. Un tagad palaidīšu skrūgniezi zaļā, viņš pats nospriegos. Viss, viņš pats nospriegoja. Mierinātājs vēl kur ir. Viņš pats nospriegoja viss. Liekam, galvenais ir blīvīt uzlikt, te lai eļļa nenāk ārā. Kur. Un skrūve. Viss. Ir liekam virsū, skrūvējam klāt.
Tā, es regulēju švārstus, bet te ir viņam tā kā tāds dekompresators, šitas te. Un, ja jūs griežat viņu apakaļ aiz magnēta, viņam būs, jūs noregulēsiet un regulēsiet tagad, tas nozīmē, ka būs nepareizs svārstu atstarpes. Viņu labāk griezt visu laiku pa pulksteni, visu laiku, lai tas mazais, tas kulaciņš, lai viņš neaiziet apakaļ. Viņu vajag visu laiku, viņš stāv uz vietas tagad, visu laiku griezt uz priekšu. Tad, kad viņš ir uz priekšu, tad šeit ir jānoliek tas pret šito te malīt, pret to tā kā izlējumu blokam. Un jāatrod ir burtiņš te. Nu jā, tā kaut kur. Te, tur viņš ir. Un tad šitam ir jāsapas visam kopā ar šitā līnija te. Un uz augšu jābūt tam lielajam caurumam, diviem maziem jābūt perpendikulāri šitas te galvai. Un tad regulējam mārstas. Mārstas regulējam izplūdi kaut kādu 0,8, tā kā rakstīts, nezinu, tur 0,5. Tas pašam jāskatās, kā viņus labāk regulēt, kā jau pēc tās grāmatas vajadzētu, bet viņi vienkārši pēc kaut kāda laika vienalga noplacinās. Nevar saprast, kāpēc pazūd atstarpes un vēl kaut ko. Bet, nu jā, ieplūdi mēs regulējam 0,5 un izplūdi uz āru regulējam nevis 0,5, regulējam 0,05 un 0,08. 0,5 būs pa daudz, tas ir, jo kur ir šitais mums ir, kas tas ir? Tas ir jau 10, 0,1, 0,5 būs diezgan resns, tādu toču nevajag, viņš ir 0,5. Viņš ir baigi resnais, vajag 0,05. Tā nevaros te salikt. 0,05, viņš tāds tā kā lapiņi. Un tā mēs regulējam viņus. Nu, tagad pienācis laiks uzlikt vārstu vāku, bet izrādās, ka man ir stāvēja šitais vāks virsū iepriekš. Tur bija tā kā tāds tā kā galva bišķīt mazāka. Un tagad jāliek man ir šitais vāks, jo šitas tad ir tā kā nosedz visu, tur paliek tam otrajam sprauga. Un tāpēc, jā, un viņš tagad tieši der virsū, uzliekot uz galvas ideāli, bet tas otrs vāks, neiet, viņam ir, kad uzliek virsū, viņam sanāk, koku nav skrūvju vietas pat vienas. Tāpēc ir jāliek tas otrs vāks. Un tad vēl to vāku īstenībā viņš ir nostāvējis jau kaut ko, es nezinu, cik ilgi, kur viņš ir bijis, bet viņš ir labā stāvoklī. Un tad es viņu ņemu un pieslīpēju ar kaut kādu 600 to smilšu papīru, pieslīpēju, rakstīts P600, un ūdeni bišķi palēju un viss, un tā kā pieslīpē, lai visas malas ir vienāda, lai viņš labāk pieguļ pie galvas. Un tad, kad viss ir pieslīpēts, tad ieliekam blīvi un vienkārši liekam virsū, un būs super. Ieskrūvēju šitien skrūvis, divas.
Un tagad es lejā ieskrūvēšu. Arī divas it kā vajadzētu derēt. Normāli, nezinu. Zīkuņa. Šito te fiksātora. Nezinu, kā tur sanāks. Un jau te tie caurumi vispār milzīgi. Tā, šito te, kas tā tur dzirksteli to pārāvienu. Par viņu aizmirs, kā viņu sauc, nekas. Jūs sapratīsiet, par ko es runāju, par šito te sūdiņu. Un viņam ir jābūt atstarpēji kaut kādi 0,50. Pagaidi, es viņu pamēģināšu attaisīt vaļā visu. Un kur ir 0,50. Un viņam ir jāiet tā kā normāli, viņš man iet cauri. Grūti iet, bet viņš iet cauri, viss ir kārtībā. 0,50. Tā es nevaru ielikt. Un kur ir? Cauri viņš iet. 0,50 jābūt. Jā, tam atstarpēm, tai atstarpē jābūt 0,50, tad sveci mēs liekam 0,6, 0,7, 60, 0,50 atstarpi. Es nezinu, šitas ir kā, tas atkarīgs ir, kā paši grib. Man ir 0,60. Oriģināli tūlīt es pastīšos kāds. Tā. Tūlīt pastīšos kāds viņš ir 0,60 oriģināli. Svecē. Tā. Un kur ir? Un. Jā. Viņš man liekas, ka oriģināli 0. Tas 0,6. Te. Jā, viņš ir oriģināli man jau svece nāk, jau izgatavota jauna. Ar 0,6. 0,60, 0,6. Rakstīts tev virsū tā ir. Tā. Ideāli. Šitā svece ir laba. Atstarpe elektrodam ir starp to starp elektrodu un kas tas tāds mums ir. Es aizmirsu, vienalga, tur būs laba dzirkstele. Ideāli. Ejam iekšā. Uzliksim jaunu karburatoram rīklīti. Vecā sanāk, tāda pacieta jau ir. Jaunā ir forša mīksta. Tāda ritīgi mīksta gumija. Jāliek virsū. Bišku nepareizi izdarīt. Vispirms jāuzliek šitais un pēc tam man liekas, ka plasmas jāliek, jo viņi kaut kā baigi negrib iet virsū, es nesaprotu, kāpēc. Jāpaskatās tūlīt, varbūt kaut kas jāpiegriež ir. Viņš tā kā negrib. Nē, man liekas, ka otrādi. Vispirms ir plasmas, un tad mums ir šitais, jā. Jo tāpēc, kad pareizi. Ja tāpēc, kad ir okutās malas gumijas, kas piespiež plasmasu. Tā ir. Izjaukt ārā karbiķīti, pastīšos membrānu, pastīšos, kas pa sūdiem iekšā, varbūt kaut ko papūtīšu bišķīti. Un viss likšu kopā. Jā, tur pa vidu nāk, es neparādīju, tur tāda plāksne nāk tāda, arī plasmas. Es viņu bišķītu uz smilšpapīra, lai viņi ir vienādi, tur apakšā nāk parastā blīve. No šī komplekta blīvīte nāk,
Un tad šeit ir tas gredzens iekšā, tas blīves. Tas blīvējošais gredzens, tā, kur man palika tas, tā vecā viena, kur viņam nāk gredzens šitāds. Tur viss ir kārtībā. Nu, tagad lieku kopā, pastīšos skarbītīti, iztīrīšu bišķītis jau. Saskrūvēšu un lieku iekšā rāmī. Membrāna ir vesela. Viss smuki. Man liekas, ka tas karburātors vispār ir jauns. Nu, taisam vaļā tālāk. Te arī viss tīrs. Nu, un liekam virsū iztīrīts ir, salikts ir. Liekam iekšā. Un viņam ir tāda tā kā izvirzījums karburātorā un pašā gumijā arī. Un viņš tā arī ir stāv. Esam pievelkam. Nu, viss liekam iekšā viņu. Rāmī. Aiziet. Tum! Nu, pirms šito te piešķilšanas dūmā nomainīsim eļļiņu. Ieliesim svaigu tādu patumšu diezgan. Pastīsimies reduktorā eļļu. Un kur viņam ir šitā, kas ir, cik daudz līmenim jābūt, un kur ir noliešanas skrūve. Kā vajadzētu būt bišķi taisnāk, bet tas nekas. Otrā pusē ir filtrs. Tur to filtriņu īstenībā jāpaskatās, vai tur nav kā kāda sūdiņa iekšā, kur viņš nāk apakšā. Šitas te. Un jāmēģina būs laist klāt. Jāpaņem tikai jāuzliek ar šitā te. Te bija tāda alumīnija paplāksne. Skrūvē karterim, bet man tāda nepatīk. Uzliksim kaut kādu smukāku šito te no kaparīšu, kaparīši. Daudz man te viss kaut kas ir. Varbūt, ka kaut kas arī der. Nu, lejam iekšā. Un šito te, kas te man viņi ir? 4 taktu kaut kāda senos laikos pirkta. Pirks. Es domāju, te ir ganīz pilna kanna. Kanniņa litrīgā. Man tāds līks traktorītis foršs kaut kur es viņu esmu dabojis. Tagad lēnām jālai iekšā tikai. Galvenais nepāršaut līmenim pāri. Un tā, ir pienācis tas brīdis, viņi piešķil dūmā. Viss ir salikt, salēja eļļas, viss izdarīja, cilindrs nomainīts, viss ir. Ir jā, viena niansītas neizdarīja, kaut kā neparādīja. Nenofilmējis, tur gredzens bija liķis, tā kā mērīja ar tām paplāksnēm, tur tās cilindrā, kad ieliek iekšā. Tad tur ir tā kā paplāksnītes, un tad izmēra to atstarpi tam gredzenam, to es neizdarīju. Bet pārējais viss ir. Nu, vajadzēja nofilmēt, bet es ielikšu tādu tā kā fotogrāfiju, kur var redzēt, kā izskatās tas, kā jābūt tam atstarpiem un visam. Un nu, tā vajag mēģinām darbināt. Es viņu tikko salēju, visu saliku. Skatāmies, kā viņš liks.
Viņš iet, super, viņš strādā. Kaut ko varbūt augsts.